Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šorīt 7 no rīta stājās spēkā 4 dienu ilgais pamieris starp Izraēlu un palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas, lai veiktu teroristu sagrābto ķilnieku un ieslodzījumā esošo palestīniešu kaujinieku atbrīvošanu. Vienošanās, kas panākta ar Kataras, Ēģiptes un Amerikas Savienoto Valstu starpniecību, paredz, ka uguns pārtraukšana ilgs 4 dienas. Pēc pamiera spēkā stāšanās simtiem palestīniešu, kas bijuši spiesti pārvietoties anklāva iekšienē, tagad devušies atpakaļ uz savām mājām Gazas joslas ziemeļos. Pēc Izraēlas aizsardzības ministra Joava Galanta domām, Izraēla turpinās intensīvas kaujas Gazas joslā vēl vismaz 2 mēnešus, līdz vairs nebūs militāru draudu no šīs teritorijas. Gar valsts autoceļiem sāk uzstādīt kultūra vēsturisko novadu robežu zīmes lībiešu un latgaliešu rakstu valodā, informē Latvijas valsts ceļi. Pirmās šādas zīmes ir uzstādītas pie vietējā autoceļa Ciskādi Dricāni. Latgalē uz vairāk nekā 50 valsts autoceļiem tiks nomainītas ceļazīmes ar apdzīvoto vietu, pilsētu vai ciemu nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā. Zīmes latgaliešu valodā par līguma summu nedaudz virs 78 000 eiro uzstādīs Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA Viadukts. Plašas debates sociālajos tīklos izraisījusi pie skatītājiem nonākusī pirmā seriāla latgaliešu valodā Fati 2. sezona. Šoreiz to var skatīties arī uz lielajiem ekrāniem visā Latvijā filmas versijā. Kinoteātros to izrādīt sāka vakar, pēc tam seriāls būs skatāms TET straumēšanas servisā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests informē, ka līdz šā gada 1. decembrim Daugavpils sociālās aprūpes centra klientus 18. novembra ielā 354A apmeklēt nebūs iespējams. Lai nodotu cienastus vai dāvanas sociālās aprūpes centra klientiem, jāsazinās ar dežurantu pa tālruni 2704 99 39. Rotko muzejs izsludinājis pieteikšanos ikgadējai Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstādei Lielgabalu klusumā. Aicinājuma relīzē rakstīts tā: par laimi mēs dzīvojam tādā ideoloģiskā gadsimtā, kad mākslai vairs nav vajadzības tikai un vienīgi apmierināt pastāvošā režīma dekoratīvās nepieciešamības. Māksla aktīvi komentē notiekošo un iesaistās sabiedriskās domas veidošanā, kā redzams, sabiedrībās, kur pastāv šāda mākslinieciskā brīvība, lielgabalu mutes nevaras vaļā. Citāta beigas. Izstāde Rotko muzejā būs skatāma no nākamā gada 1. marta līdz 19. maijam, bet, lai pieteiktos, līdz 21. janvārim jāizpilda pieteikuma anketa Rotko muzeja mājaslapā www.rotkomuzeum.com sadaļā māksliniekiem.konkursi. Latgalē turpinās intensīva sniegšana. Šodien braukšanas apstākļi pa valsts autoceļiem Latgalē ir apgrūtināti, sevišķi Daugavpils šosejas posmā no Skrīveriem līdz Patarniekiem, uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne Ludza Krievijas robeža, tāpat uz autoceļa Krievijas robeža Grebņeva Rēzekne Daugavpils Lietuvas robeža Medumi, Daugavpils apvedceļā un Rēzeknes apvedceļā, kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži Koknese. Latvijas valsts ceļi atgādina, ka sniegšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti un aicina plānot papildus laiku ceļā. Savukārt par aplidojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas, uz valsts autoceļiem jāzvana uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555. Alūksnes novērojumu stacijā sniega biezums pieaudzis no 4 cm ceturtdienas vakarā līdz 16 cm piekdienas rītā. Otrā biezākā sniega saga valsts novērojumu staciju tīklā ir 11 cm Krāslavas novada Piedrujā, seko Dagda ar 10 cm, Līvānu novada Rožupē zemi sēdz 9 cm sniega, lielā daļā Latgales un Vidzemes ir 3 līdz 6 cm, savukārt Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes piekrastē sniega nav, vai arī tā biezums nepārsniedz 2 cm. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio